Kā tad savu naudu atgūt? Latvijā ir daudz stereotipu par parādu atgūšanu, kur to naudu ir pa labi, pa kreisi tērējis, kaut ko tur ļaunprātīgi darījis. Ja? Viņam ir tiesības celt prasību tiesā un piedzīt kā zaudējums no valdes locekļa. Nav tā, ka uzreiz ir jāsniedz tiesā. Mūsu pamatbiznesa ir parādu atgūšana. Juridisku personu parādi mums ir interesantāki. Ļoti daudz to stereotipu par šīm kaso kompānijām. Nu, parādnieku ieliks mašīnā, kaut kur vedīs un kaut kur viņi darīs. Jūs to nedarat, ja? Tad ko jūs darat? Ja? Citreiz apbēdinājums, ka mums ir tās juridiski korektās metodas. Tas ir augstas klases servis arī, kura mums Latvijā pietrūkst. Sveicināti! Šodien mēs podkāstā runāsim par parādu piedziņu. Ja tu esi uzņēmuma īpašnieks, finanšu vadītājs vai arī uzņēmumā atbildi par debitoru plūsmu, tad šis podkāsts varētu tev ļoti interesēt. Mēs apspriedīsim efektīvākās inkaso stratēģijas, dažādus juridiskos aspektus un to, kā tev veiksmīgi atgūt savu naudu, ilgi viņu neizkavēt un spēt pašam ar viņu operēt. Šodien pie mums ir Nellija Ozola, SIA Verdikt komercdirektore. Viņa noteikti iepazīstinās tuvāk pati ar sevi. Es saprotu, ka Nellija jau gandrīz 8 gadus darbojas šajā nozarē. Ļoti veiksmīgi, un, manuprāt, SIA Verdikts ir viens no pazīstamākajiem uzņēmumiem, kas strādā tieši ar parādu piedziņu. Es pati esmu Zane Salmane, uzņēmēja, solo uzņēmēja, jau vairākus gadus, un arī man šis aspekts ir ļoti interesants. Kā tad savu naudu atgūt, neaizskavēt un veiksmīgi tādējādi attīstīt savu uzņēmējdarbību. Sveika, Nellija! Sveika, Zane! Vai tu varētu pāris vārdos iepazīstināt pati ar sevi un pastāstīt, kas vispār ir Verdikts un ar ko jūs nodarbojaties? Jā, mans vārds ir Nellija, kā jau tu zini, un Verdiktā es strādāju jau vairāk 8 gadus. Verdikts kopumā pats par sevi darbojas jau 16 plus gadi, gan Latvijas, gan arī Eiropas tirgu. Strādājam mēs gan ar juridiskām, gan ar fiziskām personām, un tas mūsu pamatbiznes ir parādu atgūšana. Protams, esam arī kā juridiskais birojs, ko mūs sākotnēji pazīst droši vien arī mūsu klienti, jo mēs bijām agrāk jurists ABC, šobrīd mēs pārsaucāmies kā Verdikts. Un, izstāstot par mums plašāk, strādājam mēs, teiksim, ar regulāriem klientiem, kas mums ikdienu uztic savus parādniekus, un vidēji šobrīd mūsu klientu skaits sasniedz vairāk kā 5000. Tādi regulāri klienti, kas mums ikdienu dod savus debitorus, un pagājušais gads mums arī bija ievērojams ar to, ka ir klāt nākuši jauni klienti, aptuveni plus mīnus 700 gabali, kas mums arī ikdienu uztic savus parādniekus. Es teikt vairāk uzskaitu juridiskās personas, jo fiziskas personas mums ir mazāk. Lai gan mums ir licence un mēs strādājam, bet juridisku personu parādi mums ir interesantāki, jo tur, teiksim, tas ir mūsu galvenais, teiksim, tāds fokus, uz ko mēs centrējamies un ar ko mēs nodarbojamies. Bet vai es pareizi saprotu, ja es, piemēram, arī kā privāta persona esmu kādam aizdevusi savus naudas līdzekļus, ja, un man netiek atdots, es arī varu vērsties pie jums, arī man jūs varat kā fiziskai personai palīdzēt? Tieši tā mēs strādājam tāpat kā ar fiziskām personām, tāpat arī ar juridiskām personām. Protams, ir nelielas atšķirības tam, kā notiek piedziņas process, teiksim, negluži tam, kas ir klients, bet tas, kas ir otrā pusē, šis te parādnieks, jo darbs ar fiziskām personām, viņš ir, teiksim, mazliet stingrāk regulēts, ir kaut kādi, teiksim, ierobežojumi, kurus noteikti nedrīkst pārkāpt, bet, kā jau es minēju, mums ir licence, un to mēs daram. Tā kā arī tev kā uzņēmējai, teiksim, ja kādreiz nākotnē ir kaut kādas situācijas, kur kāds nemaksā, tad Verdikts ir tas uzņēmums, kurš noteikti labprāt nāks palīgā, un pieredze mums ir. Jā. Un saki, lūdzu, kā tas, man, piemēram, uzreiz tā liekas, piemēram, ja man kāds cilvēks nesamaksā, tātad neatdot parādu vai juridiski vai fiziska persona vienalga, tad man uzreiz tā sajūta, tad man tad jāvēršas tiesā. Bet es saprotu, ka jūs nodarbojaties faktiski arī ar to vidusposmu, ka nav tā, ka uzreiz ir jāsniedz tiesā. Tad ar ko tas atšķirās un kurā mirklī jūs ejat uz tiesu vai mēs ejam, kā es jūsu klients un jūs kā pārstāvis, mēs ejam uz tiesu, kurā mirklī, vai var kaut kā darīt savādāk? Kādi ir tie mehānismi? Tā parāda atgūšana principā iedalās divās daļās. Un tas galvenais, uz ko mēs vienmēr mēģinam fokusēt arī savu klientu, ir tas, ka ir vērts pamēģināt šo te pirmstiesu ceļu. Latvijā ir daudz stereotipu par parādu atgūšanu,
Un bieži klientam šķiet, ja esmu nosūtījis vēstuli un uz to vēstuli neesmu saņēmis atbildi, noteikti man jāiet uz tiesu. Un, ko nozīmē tiesa? Tas ir dārgi, laikietilpīgi, un es to negribu darīt. Beigās klients gaida vēl ilgāk, un rezultātā nākas to parādu norakstīt, jo nauda nav saņemta atpakaļ. Tāpēc tas, uz ko mēs fokusējamies, ir darbs pirmstiesas ceļā, kas nozīmē to, ka tas ir tāds komplekss darbs ar debitoru. Mēs esam kā tādi mediātori, kas pa vidu iesaistās un mēģina to jautājumu atrisināt. Nav tā, ka mēs nosūtam vienu vēstuli un ar to arī viss beidzas. Tur ietilpst regulāri zvani parādniekam, SMS brīdinājumi, elektroniskie brīdinājumi. Mēs arī sadarbojamies ar lielākajiem parādu reģistriem Latvijā, kur mums arī automātiski tiek izvietotas publikācijas, kā rezultātā parādniekam ir ierobežotas tiesības saņemt jaunu kredītu bankā. Ir publikācija Lursoftā firmās, mums automātiski ievietojās, līdz ar ko arī sadarbības partneri redzēs, ka šis klients, tev ir parādā, un noteikti, pievērsīs tam uzmanību. Rezultātā mums pat ir bijušas situācijas, kad parādnieks neiziet uz kontaktu, mums nav aktīvs telefona numurs, mēs nevaram viņu sazvanīt, bet no šīs publikācijas kāds sadarbības partneris ir redzējis to, ka viņš ir parādā, un viņš beigās zvana un saka, es gribu sakārtot, jo es gribu, lai man ir tīra kredītvēsture. Okay, un cik ilgi var atļauties nemaksāt, kā teikt, un kurā mirklī cilvēks nokļūst šajos reģistros, jo tas, man liekas, ir tāds, arī tomēr goda jautājums uzņēmējiem diezgan liels. Jā, tas ir būtiski, un nav tā, ka mēs uzreiz, lietu reģistrējot, uzreiz izvietojam šīs publikācijas. Viss principā ir atkarīgs no klienta. Ja klients pie mums nāk un saka, ka šis parādnieks man nemaksā jau gadu, un es esmu uz viņu dusmīgs, un man šeit vajag noteikti maksimāli stingru inkaso, mēs šīs publikācijas varam izvietot uzreiz, nekavējoties pēc lietas reģistrācijas stundas laikā parādās šī atzīme. Savukārt ir citreiz situācijas, kad klienti, tie, kas laicīgi nodod debitors, kas ir mūsu regulārie klienti, tur mēs nemēģinam uzreiz sabojāt šo kredītvēsturi, mēs mēģinam sākotnēji uzrunāt klientu, nosūtīt vēstuli, sagaidīt kaut kādu termiņu, kamēr, iespējams, mēs pat vienojamies labprātīgā veidā, un, ja tas nav iespējams, un, parādnieks ir pazudis, tad mēs izvietojam šīs publikācijas kā papildus instrumentu tam, lai panāktu šo parādu apmaksu. Un kā ir ar fiziskām personām? Juridisku var izvietot, vai ir kaut kāds reģistrs, kur izvieto fiziskas personas, kuras nepilda savas parāda saistības? Protams, mazliet mazāk to reģistru ir, jo Lursofts firmas tas vairāk atbild par juridisku personu parādiem, bet arī fiziskām personām ir reģistrs, kur mēs izvietojam publikācijas, un tas ir kredītu informācijas birojas. Tā ir tāda interesanta platforma, ko principā izmanto bankas, un tur arī katrs cilvēks personīgi var ieiet pārbaudīt mana kredītvēsture.lv, kāda ir šī kredītvēsture, vai gadījumā es kādam neesmu palicis parādā. Varbūt ir kaut kādas aktīvas saistības, par kurām es nemaz nezinu. Ja? Tā kā šis ieraksts, ko mēs publicējam, tur viņš saglabājas veselu gadu, un ja parādnieks nenorēķinās, tādā vēsturē, viņš saglabājas līdz pat 10 gadiem. Wow, interesanti. Jā. Tad vai es tajā reģistrā arī varu ieiet kā, pakalpojumu sniedzējs, es, piemēram, strādāju ar fiziskām personām, jā, lielākoties es ieeju, paskatos tur, piemēram, Ilze, ka viņa ir, parādnieks kādam, un, es saprotu, ka es ar viņu nevēlos strādāt, nevēlos viņai sniegt pakalpojumu. Es to arī varu izdarīt? Diemžēl fiziskas personas šajā datubāzē nevar paskatīties par citu fizisku personu. Tu vari paskatīties tikai pati par sevi. Pieņemsim, kādi tev ir šie kredīti vai parādi, kur tas reģistrēta, bet par citām personām to informāciju nedrīkst skatīt atsevišķi. Datu aizsardzība. Šāda informācija vienkārši nav iespējams. Bet, protams, ir citreiz tā, ka ja tu kā klients zvani man vai kādam citam no verdikts, un tu saki, man ir parādā tur tāda un tāda persona, mēs, paši pārbaudam datubāzē, vai šī persona ir parādā vēl kādam, un attiecīgi jau to piedziņas mehānismu piemērojam atbilstoši tam, jo ir būtiski, vai tas parādnieks ir pirmoreiz nonācis piedziņā, vai viņam jau tā ir 10. reize. Jā, tas ir tāds stils. Jā, tas ir tāds stils, un tas arī uzreiz liek mums domāt, kādu metodi tad šoreiz piemērot. Jo, ja, pirmoreiz uzņēmums vai fizika persona ir nonākusi uz piedziņu, mēs, protams, strādājam, krietni uzmanīgāk, krietni pieklājīgāk, uzreiz nepublicējam reģistros, mēs mēģinam vienoties, un vienmēr mēs uzsveram uz to, ka vienošanās tā ir atslēga visam, un nevelti mēs, ar parādniekiem, kaut kādos gadījumos 50% slēdzam apmaksas grafiku. Jo mēs saprotam, tas, ka ir grūti, parādnieks nespēja samaksāt, saskaņojam ar klientu, viss ir ok, slēdzam apmaksas grafiku, parādnieks maksā. Jā, un tad mēs tā forši nonācam īstenībā pie nākamā jautājuma. Mēs zinām, ka pasaulē notiek dažādas lietas, ir krīze, jā, kaut kur lielāka, kaut kur mazāka, un
cik es redzu, ir tā tendence, ka tomēr parādnieku paliek arvien vairāk. Vai tas tā ir un kurās nozarēs tas tā ir? Šobrīd, pēdējo 3 gadu laikā, pavisam noteikti parādnieku skaits Latvijā mums tikai pieaug. Diemžēl, bet es pat teiktu nevis nedaudz, bet diezgan izteikti. Tas ir diezgan bēdīgi, bet tas principā ir vairāk vai mazāk attiecās uz konkrētām nozarēm, kā jau tu minēji, vēl joprojām. Tāpat arī pirms 3 gadiem, bet arī vēl joprojām mums pirmajā vietā ierindos būvniecības nozare. Kāpēc? Droši vien, teiksim, ir bijuši sadārdzināti materiāli, kā rezultātā apakšnieks nespēja izpildīt savu saistību, viņš meklē lētāku materiālu, beigās, attiecīgi, otra puse nevēlas pieņemt darbus, neparaksta pieņemšanas nodošanas aktu, rezultātā rodas parāds. Klients nāk pie mums. Tā kā, protams, ārpus būvniecības vēl mums ir transporta nozare, kur arī, teiksim, periodiski tā nemaksāšana notiek, bet, jā, viņam pēc statistikas datiem pašiem ir 2. vietā, un vairumtirdzniecība. Arī tur, jā. Bet tur ir visticamāk saistīts ar to, tur, kur uzņēmumiem ir lielāks skaits izrakstīto rēķinu, attiecīgi vienkārši tā sekošana līdzi. Reti, kad uzņēmumam ir iespēja pašam izsekot līdzi lielam skaitam izrakstīto rēķinu. Nu, teiksim, tāda nespēšana izsekot līdzi, laicīga nenoreaģēšana uz kavējumu, viņa noved pie tā, ka ir kavēts maksājums un nākas to jautājumu risināt. Tā kā, jā. Būvniecība ir numur 1 noteikti, un tālāk jau aiziet pārējās nozares. Agrāk Covid laikā mums bija restorānu bizness, kas bija pilnībā miris, un līdz ar ko mēs pat sapratām, ka tur pat nav jēgas strādāt, jo nav no kā paņemt. Tajā brīdī viss tur bija iesaldēts, un, protams, slēdzām garus grafikus, nācām pretī, meklējām kompromisus. Daudz uzņēmumi aizvērās, rezultātā ciet. Bet, laiks iet, atjaunojās, un uzņēmums strādā tālāk. Jā, nu tad, protams, bez šaubām ir krīze, ir kaut kādas situācijas, kuras mums ir jāņem vērā, un es saprotu arī no tevis, un tas ir arī nākamais jautājums par to, kādas ir tās attiecības pēc tam, piemēram, es kā uzņēmēja iesniedzu, ka man kāds nemaksā, ja jūs pārņemat pēc tam šīs sarunas, kāds ir vispār tas jūsu stils, kādas pēc tam ir attiecības man ar šo te sadarbības partneri, ja kā notiek šī te, tomēr es gribētu teikt arī cilvēcīgā puse, jo tas ir svarīgi, viens ir vēlēties atgūt savu naudu, bet otrs ir paturēt pirmkārt savu seju, un otrām kārtām tomēr būt arī cilvēcīgam. Protams. Kā šo jūs risināt? Risināt to ir diezgan grūti, bet mums pašiem ir izstrādāts vairākas metodes, pēc kurām mēs strādājam, un tieši tāpēc tajā brīdī, kad tu nāc pie manis kā klients un saki, ka tev ir parādnieks, es ar tevi pārnāju šo situāciju, kāda tev ir sadarbība ar šo klientu, cik ilgi viņš tev nemaksā, vai tur viņi turpina sadarbību, jo tas viss būtiski atspoguļojās uz to, kā mēs tālāk strādāsim. Ja tu saki to, ka šis klients man ir svarīgs, es ar viņu strādāju 10 gadus un es gribu arī to sadarbību turpināt, protams, ka mēs neaprēķināsim procentus, mēs neizveidosim publikācijas, mēs mēģināsim kā tāds starpnieks no malas vienoties. Un tās attiecības patiesību sakot, lielākoties pat uzlabojas, jo kas notiek tajā brīdī, kad uzņēmums, piemēram, tev ir parādā, viņam ir nērti no tevis. Viņš tev sāk necelt telefonu, viņš neatbild uz tavām ziņām, satiec uz ielas, viņš jūtas arī neveikli, mēģina apiet ar līkumu. Tajā brīdī, kad viņš ir samaksājis, viņš jau tevi sveicina, apsveic svētkos, viss ir skaisti. Ja? Protams, ir kaut kādi uzņēmumi, kuri apvainojas, bet lielākoties tie ir tie, kas ir, mēs viņus saucam par ļaunprātīgiem debitoriem, jo viņiem šķiet, ka tu no viņiem prasi kaut ko tādu, ko viņiem nevajadzētu tev dot. Bet patiesībā tā jau ir tava nauda, ko tu esi godīgi nopelnījis, un šobrīd šis te klients kreditējas uz tava rēķina. Kāpēc tev gaidīt? Tu pat, teiksim, ar to savu iesniegšanu mums esi panākusi pretī, jo tu neesi gājusi uz tiesu uzreiz. Tu esi mēģinājusi atrast vidusceļu. Jo mēs jau arī neesam kaut kādi 90. gadu piedzinēji, kas to parādnieku kaut kur ieliks mašīnā un vedīs uz mežu. Mēs, teiksim, strādājam juridiski korekti. Tas ir mūsu darba stils. Mēs tiešām prasam to, kas klientam pienākas. Ja tas parādnieks ir kavējis ilgi rēķina apmaksu, mēs, protams, aprēķinam arī šos likumiskos kavējumu procentus. Skatāmies pēc situācijas, bet nav tā, ka kaut kas ir akmeni iecirsts. Ja tu saki to, ka tev šis klients ir svarīgs, tu nevēlies viņam aprēķināt procentus, to visu ir iespējams darīt. Mēs, teiksim, attiecīgi prasam pamatsummu, nākam pretī. Tāpēc arī tā komunikācija vienmēr ir
gan ar klientu, gan ar šo debitoru mēs saskaņojam, meklējam to vidusceļu, lai uz to tiesu nenonāktu. Jā, man ļoti patika tas, ko tu pateici, kad patiesībā jau šis te uzņēmums vai personiks kreditēs uz tava rēķina. Tieši tā, tikpat labi var paņemt overdraft vai bankas aizdevumu, atmaksāt manu naudu un maksāt bankai procentus. Jā, tas tāda ļoti negodīga spēle. Jā, un kā ir? Lielākoties saprot un pieņem, jā, es esmu vainīgs, tas ir tā kā akmens manā lauciņā, vai tomēr daudzi ir, tā kā nāk pret un saka, nē, tas nav godīgi. Kā statistiski ir lielākoties? Lielākoties saprot, un mums pašiem, teiksim, pie statistikas nepieminēju visi tie mūsu klienti, kas ir jaunie. Pat ne visi, bet, teiksim, lielākā daļa. Viņi mums nāk no ieteikuma, jo klients ir izmēģinājis sadarbību ar mums, viņš saprot, ka tas ir feini, nekas šausmīgs nav noticis, parādnieks vēl joprojām dzīvesteiga apkārt, var strādāt, un tad viņš iesaka arī savam draugam, kuram arī, teiksim, šāda pati problēma ir. Klients pie mums atnāk, un mēs turpinam darboties. Tā kā tā sadarbība viņa būtībā, ja jūs paši vēlaties strādāt tālāk, viņi neietekmēs. Pat ļoti bieži pats parādnieks tajā momentā, kad viņš, teiksim, komunicē ar inkaso nodaļu, viņš norāda uz to, ka es jau nemaksāju, tāpēc, ka man arī nemaksā. Ko man tagad darīt? Tāpēc mēs viņam arī norādam, samaksā, kur sakārtojam šo jautājumu, tad mēs tev arī varam palīdzēt atrisināt to situāciju, un ļoti daudzi parādnieki beigās kļūst arī par mūsu klientiem, kas ir arī feini, jo mēs tālāk palīdzam viņiem. Un attiecīgi, viņi varbūt arī saprot, kāds ir tas darba stils, ka nav jau tik traki un, teiksim, ko tur tos parādniekus turēt. Jo tā ir lielākā problēma, tas, ka uzņēmējs, viņš kaut ko vienmēr grib žēlot. Un, protams, tu jau vari žēlot mēnesi, bet tad, kad tas jau kaut kur aiziet gads, 2, citreiz tie ir 3, beigās pat tie ļaunprātīgākie debitori mums pēc tiem 3 gadiem saka, bet parādam ir noilgums. Tu nevari, teiksim, prasīt kaut ko, kas ir noildzis. Mēs pa telefonu esam runājušies, es tev esmu solījis, jā, bet, diemžēl, tu nevari pierādīt, ka tu man esi atgādinājis un parādam ir iestājies noilgums. Un neko, es šo nezināju. Jā, tas ir komercdarījumos. Fiziskām personām tur gan ir 10 gadi, bet juridiskām personām, diemžēl, tie ir tikai 3 gadi, tāpēc tā žēlošana, viņa beigās var novest tikai pie tā, ka tu jau, varbūt tā, esi samaksājis PVN par šo darījumu, un esi zaudējumos. Beigās vēl maksāsi nodokli par norakstīšanu, jo tu neesi atgavis parādu. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Izrādās 3 gadi ir noilgums, un pēc tam vairs nekā. Ja tu neesi darījis visas iespējamās darbības, lai pagarinātu, protams, nav tā, ka viņš ir 3 gadi un viss, jā, teiksim, kā mēs smējamies, mums ir tāds joks, tas nav kā piens, kuram derīguma termiņu nevar pagarināt, jā. Tev ir jāizdara kā kreditoram savi mājas darbi, tev vajag nosūtīt ierakstītā vēstulē ar saturu atgādinājumu. Ļoti bieži grāmatvedība to dara, reizi gadā izsūta, piemēram, salīdzināšanas aktus, bet tur ir jāstāsta, kādā formātā tas ir darīts. Protams, ja parādnieks pa vidus tiem 3 gadiem ir veicis iemaksu, tas arī pagarina noilgumu vēl par 3 gadiem, bet ir jābūt vērīgam. 3 gadi tas jau ir tiešām stipri veci parādi, un, teiksim, šobrīd, ja tā skatās uz mūsu esošiem klientiem, neviens vairs nav gatavs tik ilgi kreditēt šo debitoru uz savu rēķinu. Tas jau ir pārāk ilgi. Super, ļoti forši, ļoti daudz ko jaunu uzzinu, man tā arī pilnīgi wow. Jā, Nelī, vēl tāds jautājums, jā. Protams, ka lielākā daļa uzņēmēju, arī mani sadarbības partneri, sadarbojas arī ārzemju partneriem, tomēr tā tendence ir tāda, ka mēs šobrīd strādājam lielākoties uz priekšapmaksu, no sākuma tu man samaksā par pakalpojumu, un pēc tam es tev viņu sniedzu. Ja? Teiksim, manā uzņēmuma lauciņā, ja? Bet vēl joprojām ir uzņēmumi, kur skaidrs, ka strādā uz pēcapmaksu. Ja? Piemēram, tas transporta uzņēmumi, būvnieki, un ļoti daudzi vēl joprojām. Vai tu varētu pastāstīt, kas ir tās galvenās kļūdas, kuras uzņēmēji pieļauj, dodot preci vai pakalpojumus uz pēcapmaksu? Tā galvenā kļūda principā arī skaitās šis te laiks. Jo uzņēmumi, viņiem ir resursi strādāt. Viņiem ir uzņēmumā pārdošana, kas pārdod šo pakalpojumu, ir izpildītāji, kas izpilda, un tad ir izrakstītie rēķini, kuri daļa tiek samaksāti labprātīgi, uzņēmums samaksā, it sevišķi turpina sadarbību, viņiem ir interese, viņi maksā, un ir daļa, kas netiek apmaksāta. Un tad ir nabaga grāmatvede, kura ir universālais karēvis uzņēmumā un dara pilnīgi visu, un tad viņi skatās, teiksim, ir vairāki rēķini, kurš ir lielāks, un tur viņi droši vien uzvanīs, atgādinās, nosūtīs kādu brīdinājumu, mēģinās kaut kā sarunāt šo te apmaksu. Un līdz ar ko tā galvenā problēma ir laiks, tas, ko es iesaku nezaudēt, jo mēs paši, ja tā optimāli skatās, kā ieteikums no mūsu puses, negaidīt ilgākā 60 dienas. Tā ir tā sarkanā robeža, tev ir apmaksas termiņš, pirmās 30 dienas tu darbojies pats, tu nosūti atgādinājumu, tu uztaisi zvanu, saproti, kas par lietu. Ja 60 dienu laikā tev nav panākta vienošanās,
vai, teiksim, daļais maksājums un parādnieks neiziet uz komunikāciju, tev ir jāizdomājas par to, ka ir slikti, vajag šo jautājumu risināt, un nevajag skriet uzreiz uz tiesu, bet, attiecīgi, ir zvans, teiksim, mums vai kādai citai piedziņas kompānijai, kas palīdz šos jautājumus risināt, jo tu jau vari gribēt uzņēmumā izdarīt visu pats. Bet tas tāpat kā ar ārstu, ja tev kaut kas sāp, tu ies pie ārsta, tu nemēģināsi tagad zobus salabot sev pats. Tāpat arī ar šīm lietām, ja tev kāds ir parādā un ja tu neesi spējīgs tikt galā, teiksim, mēnešu 2 laikā ar šo lietu, arī izsini, meklē palīdzību, un tad mēs, teiksim, kā piedziņas kompānija, esam gatavi nākt palīgā. Izvērtējam šo te parādnieku stāvokli pirmām kārtām, vai vispār ir iespējams sākt strādāt ar šo te klientu, un tad piedāvājam šo te risinājumu. Tātad 60 dienas un dodamies pie jums. Jā, man ļoti patika tas, ko tu arī pieminēji. Tu nevari kā uzņēmējs, pat ja tev varbūt jau ir komanda, tur, es nezinu, 10, 20, tā kā mēģināt izdarīt visu pats vai uzņēmuma iekšienē, ir tomēr profesionāli. Jūs ar to darbojaties dienā, ja? Tad teici 16 gadus, ja? Kopumā. Un skaidrs, ka jums ir tik daudz to stratēģiju un tehnisko visādu risinājumu, kā jūs to darat, ko uzņēmējs savā iekšienē vai tikai ar grāmatu nemaz izdomāt nevar, vai ne? Tāpēc, un jums ir arī speciāli apmācīti tomēr cilvēki, kas ved šīs te sarunas un mudina klientu, kā teikt, ar labu pēc iespējas ātrāk veikt šo te parādu apmaksu, vai ne? Jā, tā kā 60 dienas un tad dodamies. Tā, nākamais jautājums. Ok, lielākā daļa ir ar mieru sadarboties. Bet kā tad jūs rīkojaties, ja nav ar mieru? Dodamies uz tiesu? Liekam šajos te reģistros, varbūt ir vēl kaut kas. Tur ir jāskatās, kāpēc nav gatavs vienoties. Teiksim, it sevišķi būvniecībā, kas ir tā mūsu top nozare šobrīd, ja, ļoti bieži ir tā, ka par parādu ir strīds. Un viss nav viennozīmīgi. Ja, teiksim, tādā tirzniecības nozarē tu izraksti rēķinu, pieņemsim par preci, kāds tur strīds, skaidrs, tu saņēmi preci, viss ir fēni un maksā, ja? Bet būvniecības nozarē šis ir pakalpojums, ļoti bieži šis te pakalpojums ir izdarīts nekvalitatīvi, tie darbi nav pieņemti, bet mūsu klients zvana mums un saka, bet kur mums ir noslēgts līgums, ir izrakstīts rēķins, ir sūtīts viņam pieņemšanas nodošanas akts, it kā viņš nav iebildes, bet viņš man viņu neparaksta. Ko tagad darīt? Tāpēc tur ir jāskatās, teiksim, kas ir par pamatu tam, kāpēc nemaksā. Jo tā ir strīdu situācija, skaidrs, ka mēs nevaram atrisināt vienmēr strīdu. Ja? Teiksim, ja tas ir strīds par kaut kādām būvniecības lietām, to dara tiesa. Mēs, teiksim, iesakam vērsties tiesā, ja mēs saskatām potenciālu un šie dokumenti ir pietiekoši korekti, lai to darītu. Tiesa ir speciālists, kas to jautājumu risina. Ja tā ir drīzāk tāda nevēlēšanās maksāt, kas arī ļoti bieži tā ir, kad uzņēmumi tēlo, ka ir strīds, ja, un ka viņi nemaksās, bet patiesībā mēs jau redzam, viņš ir parādā, teiksim, vēl 10 klientiem, un visās lietās viņam ir strīds, visās kaut kas nav bijis labi, tā ir drīzāk tāda taktika. Un tad gan mēs liekam tiešām visos reģistros, mēģinam maksimāli stingri pieiet tai lietai, un ja noteiktā laikā tas risinājums nav panākts, iesakam klientam, kādi varianti ir, teiksim, uzsākt tiesvedību. Un fēni ir tas, ka pie mums to visu var izdarīt vienu vietu, gan šo te pirmstiesas ceļu, gan tiesas ceļu, gan arī tālāk nodošanu tiesu izpildītājiem. Respektīvi, klientam nevienā brīdī nevajag iespringt par to, ka viņam pašam kaut kas būs jādara, jāzvana, jāpārstāv sevi, mēs to izdaram, teiksim, tā kompleksi. Jā, tas nav tā, ka es sadarbojos tagad ar jums pusgadu, mēs esam mēģinājuši, mums nekas nav sanācis, un tagad jūs sakat, viss, es vairs jums nevaru, mēs kā verdikts vairs nevaram palīdzēt, un tad es skrienu pa visu pasauli un meklēju kaut kādu uzņēmēju, skaidroju, ko mēs pusgadu esam darījuši, un zaudēju vēl vismaz pusgadu, vai ne? Tā kā super, šis ir ļoti, ļoti svarīgi, jo atstāstīt kaut vai tas, kas ir darīts, tas ir ļoti grūti tā, jo jūs zināt šo te klientu un varat novest līdz gan brīnišķīgi, super. Jā, bet es uzsvēršu, nepilnīgi visās lietās mēs, teiksim, varam vērsties tiesā, jo mēs jau arī skatāmies no tādas juridiskās pozīcijas, mūsu interesē, lai klients rezultātā ir apmierināts. Un ja pieņemsim ir situācija, kad mēs, teiksim, esam pabeiguši šo te pirmstiesas procesu, jūtam, ka risinājumu nav, ir strīds lietā, un mūsu skatījumā šis strīds varbūt pat ir pamatots, uzklausot, teiksim, klienta pierādījumus, ja, uzklausot debitoru pretenzijas, izrunājot ar juristu, jurists saka, ka tā izredze tiesā ir salīdzinoši maza uzvarēt to procesu. Mēs klientam norādam uz šiem riskiem, un mēs mēģinam viņu atrunāt no tiesvedības, jo, teiksim, varbūt viņš ar emocijām grib uzsākt šo procesu, bet, ja rezultātā viņš iekulsies tikai papildus izdevumos, ja, iegūs negatīvu spriedumu, vēl atlīdzinās otras puses juridiskos izdevumus, un tas nav mērķis, tāpēc
Nevienmēr to lietu var atrisināt, bet tāpēc ir fēni arī tos neatgūstamos parādus. Mūsu menedžeri, viņi, teiksim, dod jau kaut kādas rekomendācijas, kā norakstīt, kur nebūs. Ja? Varbūt tev ir nepieciešams akts norakstīšanai. Tā kā nav tā, ka mēs pametam pusratā un sakam, mēs nezinām, ko te darīt, meklē kaut kur citur palīdzību, bet mēs izsakam to savu redzējumu, kā mēs redzam, un ja mēs neredzam šo tiesas procesu, mēs sakam tā, tad šeit droši vien būs jāraksta, izskatām opcijas, kā mēs to varam izdarīt. Tad es pareizi arī grāmatvediski, juridiski pareizi, lai grāmatvedībā tas atspoguļos, jūs arī palīdzat izdarīt pat pie situācijas, ja, Mēs dodam rekomendācijas. Mēs neesam paši grāmatveži, mēs nevaram izdarīt to klienta vietā, bet mēs dodam rekomendāciju, kā to izdarīt, teiksim, mūsu prāti. Ja ir nepieciešamība ļoti bieži, lai parādus norakstītu, pa mazajām summām šobrīd no pagājušā gada janvāra ir iespējams norakstīt parādus līdz 1000 eiro salīdzinoši vienkārši. Der, teiksim, mūsu akts par to, ka parādu nav iespējams atgūt. Klients ir līdz ar ko darījis visas iespējamās darbības, kas pie šādas summas būtu rentablas. Mēs šo aktu izsniedzam, klients to parādu noraksta. Un, vismaz tādā ziņā viņš iespējams beigās nemaksā to uzņēmumu ienākumu nodokli, jo diezgan neloģiski sanāk, ir izrakstītais rēķins, tu jau esi samaksājis to PVN, ja tas ir PVN darījums, un beigās, lai norakstītu, tev vēl ir jāsamaksā nodoklis par norakstīšanu, par to, ka tu neesi spējīgs atgūt. Tāpēc arī vēl jo vairāk ir svarīgs šis laiks, tās 60 dienas, jo, ja tu 60 dienu laikā risinās to jautājumu un teiksim, negaidīsi 2 gadi, tad visticamāk tu paspēsi iekļauties 3 gados, lai saprastu, teiksim, vai kā viņu norakstīt, vai tu būsi paspējis atgūt. Jo kas ir par lietu? Ja tu nogaidi 2 gadi, un pēc tiem 2 gadiem mēs saprotam to, ka parādnieks labprātīgi negrib maksāt un ir jāiet uz tiesu, tiesas process mums arī nav diezko īss, ja? Viņš ir ļoti termiņā, teiksim, ļoti ilgs pasākums, un bieži tas ir gads, tas ir labākajā gadījumā, citreiz pusotrs, citreiz 2. Tad uz tām nodokļu korekcijām principā tu vairs nevari cerēt, jo tu 3 gados neesi iekļāvies, jo tie nodokļi, viņi principā ir jāsakārto 3 gadu laikā. Okay. Tā kā, jo ātrāk risināsi, jo principā pats būs ieguvējis. Un, ja ir sajūta, ka kāds kaut kur apvainosies, tad to galvenais norādīt, un mēs mēģinam to sākt ar to maigāko versiju, teiksim, te parāda atgūšanai. Jā, un, zini, ir ļoti daudz, mēs jau mazliet parunājam par to, ka ir ļoti daudz to stereotipu, par šīm tiem kaso kompānijām, tad liekas, ka tagad manu to parādnieku ieliks mašīnā, kaut kur vedīs un kaut kur viņi darīs. Jā, nemaz jau tik tālu tie 90 nav, vai ne? Un, bet tagad tie stereotipi ir, un ir tā sajūta. Man, piemēram, arī ar tevi tagad runājot, es saprotu, ka tā laikam nav, bet tomēr tādā sirds līmenī, sajūta līmenī ir vēl tā sajūta, ka tad es palieku tas sliktais, jā, un ir tas stereotips, ka, ja es to klientu, kā teikt, iesniedzu pie jums, kā es nezinu, kā to pareizi būtu pateikts, jā, iesniedzu jūsu izskatīšanai, jā, tad tas it kā nav īsti labi. Un tie ir tie stereotipi. Varbūt tu varētu mūsu skatītājus arī mazliet pārliecināt par pretējo. Kas tad ir tas, kas tomēr nav tā, kā varētu likties par inkaso kompānijām? Tas galvenais stereotips ir, kā jau tu minēji, par tām 90. gadu metodēm. Lai gan pagājuši jau ir cik gadi, klienti vēl joprojām domā, tic un citreiz pat cer, ka mēs tā strādājam. Un, tāpēc arī viņi tik vēlu vēršas, tad, kad jau viņi jūt, ka ir tas galējais brīdis pienācis, ja, kad jau viņš ir gatavs to parādnieku tiešām pats uz mežu vest. Un tad viņš zvana piedzīves kompānijai un domā, tad tagad būs tas īstais brīdis. Pats nevedīšu, labāk es tur samaksāšu kādam, lai viņš to izdara. Un tad viņam liekas tā kā, jūs to nedarat, ja? Tad ko te jūs darat, ja? Bet, jā, te ir tas citreiz apbēdinājums, ka mums ir tās juridiski korektās metodas, lai arī pēc tam klientam nebūtu jānožēlo iespējams to, ka viņš šādu soli ir spēris. Un, jā, šobrīd tas nav atļauts šādi strādāt pēc šādām metodēm. Un, jā, tas ir viens no tipiskākajiem stereotipiem, protams. Vēl viens no stereotipiem ir tas, ka visi ir šausmīgi dārgi. Ja es zvanīšu viņiem, tad noteikti es iztērēšu visu savu naudu, nekas pāri nepaliks, viņi nopelnīs, parādus neatgūšu, viss būs slikti. Bet te arī, teiksim, drīzāk ir tāda nezināšana un neiedziļināšanās tajā procesā, jo mēs principā visas piedziņas kompānijas lielākoties strādā ar procentu pēc faktiskā rezultāta. Līdz ar ko klientam īsti zaudējumu nav. Viņš var principā tikai iegūt. Ja? Viņš iesniedz lietu mums, ja mēs atgūstam, viņš mums maksā šo atlīdzību, par kuru mēs vienojamies. Ja viņš neatgūst naudu, viņš nemaksā. Tā kā
viņam īsti nav ko zaudēt, it sevišķi tajā pirmstiesas stadijā. Piekrītu, ka viens no stereotipiem, kas ir par tiesas ilgumu, viņš ir patiesa. Tiesa tiešām mums Latvijā ir diezgan ilga un reizēm arī dārga, jo otra puse apzināti ar savām darbībām var novest pie tā, ka to tiesas procesu pagarina, tiesas sēdes atliek un katru reizi jau tam juristam ir jāmaksā, lai viņš dotos uz tiesu. Tas gan ir ilgi un dārgi reizēm, bet šī te pirmstiesas stadija, ko mēs vienmēr iesakam sākumā mēģināt kaut kādu mēnesi, 2, lai saprastu, kāda ir tā parādnieka nostāja. Tur gan, teiksim, jā, tiešām klientam īsti nav ko zaudēt, viņš principā var tikai iegūt, ņemot vērā, ka viņam tās naudas šobrīd nav. Jā, brīnišķīgi, tu tikko pārliecināji vēlreiz, kāpēc pie jums ir jādodās. Tāpēc, ka pirmkārt būs izdevīgāk, man kā uzņēmēji pašai, jā, un tikai tad, ja es atgūšu. Kāds ir tas procents, ja nav noslēpums, vai tas ir aprunājums ar katru Tas ir, principā, katrā lietā mēs to skatāmies individuāli, bet vidē tie ir 10% no faktiski atgūtās summas, kas ir, es pat drīzāk teiktu, tu ne jau maksā 10%, bet tu iegūsti 90%, jo tev šobrīd tās naudas nav, un iespējams viņas arī nebūs. Ja tu, piemēram, gadu gaidi, maz ticams, ka tas parādnieks otrā pusē domā, ka viņš pēc tā gada kaut kur meklēs iespēju tev maksāt. Parasti tie parādnieki, viņi tajā brīdī, kad tiek izrakstīts rēķins, viņi domā, tā es maksāšu, paiet kaut kādi mēneši, un viss, attiecīgi, viņi ir aizmirsuši par tevi visticamāk, un viņi jau domā par to, kur to naudu tērēt citur, un tu viņam noteikti neesi prioritāte. Vai ir kaut kāda minimālā summa, piemēram, teiksim, zem kuras es nemaz pie jums nevaru griezties? Jā, mēs, protams, arī skatāmies no tāda viedokļa, lai arī mums pašiem tas piedziņas process ir rentabls, mēs neņemam mazākas summas kā 100 eiro. Principā tie 100, viņi skaitās kā mazais parāds. Mēs tādiem regulāriem klientiem ņemam šādus parādus, strādājam. Mēs saprotam, ka viņiem viņa grāmatvedībā ir un arī kaut kas ir jādara, bet principā, teiksim, vidējā tā parāda summa, ar kuru mēs strādājam, ir kaut kāda 5-10 tūkstoši. Tas ir tādas standarta gadījumi, bet tas ir arī atkarīgs no nozares specifikas, jo būvniecībā šie te parādi ir lielāki. Tur klientam ir maz izrakstītu rēķinu, bet pa lielām summām. Savukārt, teiksim, tirzniecībā, tur ir maziņie rēķini. Tad mēs viņus kompleksi ņemam, strādājam un, jā, tad klients maksā pēc faktiski atgūtās summas. Ja klients pie mums nāk, es nezinu, ar super veciem dokumentiem, kur ir, es nezinu, tur jau 3 gadus veci un pats viņš tur neko nav darījis. Citreiz mēs to procentu šādos gadījumos paaugstinam, jo mēs paši saprotam to, ka visticamāk, ka tā apmaksa nenotiks, ja, un tur būs jāiegulda pamatīgs darbs, lai pārliecinātu parādnieku maksāt. Bet, protams, tur, kur tās summas pārsniedz 20 000, to procentu mēs arī attiecīgi arī samazinam. Tā kā tas ir ļoti elastīgi, mēs vienojamies un, teiksim, līgumu mēs iespējams noslēdzam uz kaut kādu laiku par konkrētu procentu, bet tur, kur ir kaut kādas atkāpes, mēs vienmēr saskaņojam, bet vienmēr tas ir procents. Lieliski. Tas ir brīnišķīgi, jo tieši tā, kā tu teici, tiesas process ir ļoti ilgs. Atrast vēl nepieciešamo advokātu aizstāvi vai ko jau kurā lietā vajag. Un vēl man kā uzņēmēja, kura juridiskajos jautājumos tā kā ir diezgan tālu, man vispār grūti saprast, vai šis advokāts pārstāvis vispār saprot, par ko ir stāsts, vai viņš varēs man būt derīgs. Jā, tad atnākot pie jums, es zinu 100%, ka esmu drošās ekspertu rokās, kuri pārzina katru no šiem ķēdes posmiem. Jā, tā kā tas ir brīnišķīgi. Nākamā lieta, ko es tev gribētu pajautāt, kādi ir tavi ieteikumi vispār, lai nepieļautu uzņēmumā šo te parādu veidošanos? Mēs noskaidrojam, ko darīt, ja parāds jau ir, bet ko man kā uzņēmēji tu varētu ieteikt darīt, lai nepieļautu lai šie parādi rastos? Tā ir iekšējā disciplīna pašā uzņēmumā, kuru tu, teiksim, tajā brīdī, kad saproti, ka tev mēnesī netiek izrakstīts viens rēķins, bet tie ir vairāki. Vai tas ir cilvēks, ko tu ņem, kurš principā strādā ar šiem neapmaksātajiem rēķiniem, ne tikai neapmaksātajiem, bet arī ar klientu pārbaudi, jo pats pirmais un būtiskākais tajā momentā, kad tu nolēmi strādāt piemēram ar uzņēmumu, ir pārbaudīt šo uzņēmumu. Ja fizisku personu tu nevari īsti pārbaudīt, tu vari pārbaudīt, vai viņa ir maksātnespēja, tad juridisku personu šobrīd ir pieejama plaša informācija, tu vari paskatīties un uzzināt par viņu ļoti daudz. Un tajā pašā Lursovitā tu vari ieiet, paskatīties, kādi ir parādi, vai ir kaut kādas aktīvas tiesvedības, vai CSDD ir mašīnas, jā, vai ir nodokļu parāds, kas arī ir būtisks. Un ja tu saskati, ka tur ir kaut kādi signāli, kas varētu ietekmēt arī tavu rēķina apmaksu, tad ņem to vērā un izvēlies varbūt konkrēti ar šo klientu nestrādāt vai piemērot priekšapmaksu šādos gadījumos. Tie klienti, kuri varbūt paši neseko līdzi vai viņiem nav tas resurss, viņi parasti zvana mums,
kā teiksim, savam klientu menedžerim, kontaktpersonu, kur vienmēr sasniedzama. Viņi zvana, saka, tā, man ir tāds uzņēmums, ja es ar viņu plānoju noslēgt sadarbības līgumu, kā viņš izskatās. Jo tad viņi patiesībā sakot, iegūst vairāk pat nekā paši paskatoties tur tajā Lursoftā, jo viens ir Lursofta informācija, otrs ir mūsu iekšējā informācija. Tā kā mēs strādājam jau 16 gadus vairāk, pat tad mums tajās datubāzēs saglabājas informācija par parādniekiem, par ļaunprātīgiem parādniekiem, par to, cik bieži viņš ir nonācis uz piedziņu, vai tur tā lieta ir atrisinājusies ar tiesu vai bez tiesas, un mēs jau uzreiz viņam dodam kaut kādu vizītkarti par to uzņēmumu, viņam jau ir iespējas, ja, teiksim, kā ar viņu labāk strādāt. Un ja šis te uzņēmums izskatās labi, mēs tā arī sakam, super, viss kārtībā strādājam, klients strādā, savukārt ir slikti, tad mēs sakam, nu nē, tad šeit tas ir tavs risks, jā. Citreiz mēs pat sakam, ka šādu lietu mēs pat nestrādātu, ja, nu, teiksim, izstās tāds krāpnieks, ja, nu, tad stipri izvērtē un tad jau tālāk tava atbildība, kā tu rīkosies. Un viens ir šīta klienta pārbauda, otrs nezaudēt laiku tajā brīdī, ja tu redzi to, ka tev ir kāvēts rēķins. Mums ir brīnišķīgi zīmogi, ko mēs jau pēdējos 2 gadus bez maksas dodam saviem klientiem. Elektronisks zīmogs, kurš brīdina par to, ka ja tavs rēķins, teiksim, netiks apmaksāts laicīgi, tu vari tikt pakļauts tam, ka tā lieta tiek iesniegta inkaso kompānijai. Un tie zīmogi, viņi, man liekas, burvīgi disciplinē šos te klientus tajā momentā, ja viņi saņem, teiksim, 3 rēķinus, un viņam naudas ir tik, cik ir, un viņš tagad skatās, kuru rēķinu ir maksāt pirmo, protams, ka viņš paskatīsies uz to šausmīgo zīmogu un domās, nu, te es negribu kavēt, jo viņš jau zinās tās sekas. Tāpēc tas ir tas papildus atbalsts no mūsu puses, kas ir pieejams klientiem, un, protams, ka ne jau tāpēc visi maksās 100%, bet 40% sapratīs, kas ir kas, tā tad viņiem ir partneris, te neies krastā, ka es tagad gadu nemaksāšu. Brīnišķīgi, jo tas, ko es sajūtu caur šo tavu stāstu, ka man kā uzņēmēja faktiski sadarbība ar jums ir kā tāds riktīgs drošības spilvens. Principā jā, jo mēs, teiksim, noteikti neejam uz sadarbību, teiksim, uz kaut kādu vienreizēju gadījumu, bet ilgtermiņā. Mums pat ir klienti, kuri zvana, viņiem vēl pat nav parādus situācijas, viņi saka tā, esmu dzirdējis, ka jūs tādi esat, es gribu ar jums strādāt, es gribu, lai jūs man esat blakus, ja gadījumā kaut kas man notiek, un mēs noslēdzam līgumu gadījumiem, ja kaut kas tāds būs, un iedodam šos zīmogus, lai viņi droši izmanto viņus. Turpat tie zīmogi mums ir tā, ka ne visi ir tie biedējošie sarkanie, kuri saka, ka visu to esi parādā, nu ir slikti, bet ir pat tāds jauks aicinājuma zīmogs, kur tu vienkārši sadarbības partneri informē par to, ka tev ir šāds partneris un ka, nu, lai viņš vienkārši nebīstās, kad kaut kas tāds var notikt, tāpēc lūdzu ievēro šos te apmaksas termiņus. Un, jā, tad mēs, teiksim, jau noslēdzam līgumu startā bez jebkādas parādu lietas, esot viņam blakus, un tad, kad jau tā situācija viņam potenciāli sāk rasties, vai arī viņam ir nepieciešams pārbaudīt kādu sadarbības partneri, viņš zvana savai kontaktpersonai, kas mums arī parasti ir tā, ka tev nav tur 100 kontaktpersonas, un tad nevar izvēlēties. Ir viena kontaktpersona, kurai tu jebkurā brīdī var zvanīt un noskaidrot, teiksim, sev interesējošo jautājumu. Vai tas ir parādu jautājums, vai tas ir kaut kāds juridisks jautājums, tu pats skaties pēc situācijas, bet tā kontaktpersona noteikti, ja ne tev atbildēs, bet viņa noteikti tevi pārvirzīs. Ja tas ir, piemēram, juridisks jautājums, viņa teiks tā, tad kur ir jurists, šajā nozarē mēs strādājam, konsultācija, saskaņojam, daram. Tā kā mēs esam blakus, lai citreiz pat klientiem zvanu vienkārši izstāstīt, kā nu viņiem iet šobrīd. Absolūti brīnišķīgi. Es pazīstot tevi ļoti daudzus 10 gadu, tikai pēc šīs mūsu sarunas vispār esmu iedziļinājusies tajā, ko jūs darat, un tas tiešām vienkārši absolūti ģeniāli. Es domāju, ka ceļš tiem uzņēmējiem, kuri ir kā solo uzņēmēji, kuriem, piemēram, nav iespējas paņemt tur komandā grāmatvedu juristu un tā tālāk, un ja jūs esat blakus uz šiem te ilgo attiecību nosacījumiem, jā, es kurā mirklī varu piezvanīt un ar jums nokonsultēties. Un saki, lūdzu, ja, teiksim, vēlās šo te tādu ilgtermiņa līgumu, vai tur ir kaut kāda ikmēneša maksa vai kaut kādas tādas lietas? Inkaso lietām nē, teiksim, tādam pirmstiesas ceļam un juridiskām lietām mēs nevaram paredzēt maksu, jo mēs nezinām, teiksim, kas dzīvē būs nepieciešams. Nākotnē tas ir viens no projektiem, ko mēs iespējams realizēsim, ņemot vērā, ka aizvien biežāk klientiem ir nepieciešama šī juridiskā palīdzība, tad mēs varbūt kaut ko tādu piedāvāsim, bet šobrīd ir tā, ka ja jums ir parādnieka situācija, jums ir menedžeris, kurš jūs nokonsultēs, teiksim, par to no A līdz Z, kā viņš redz šī parāda atgūšanu. Ja jums ir kaut kāds, pieņemsim, klientam ir jautājums no juridiskās puses, mēs novirzam pie jurista, kur atsevišķi vienojamies par samaksu, par konkrētu uzdevumu, jurists šo uzdevumu izpilda, strādājam tālāk.
Tā kā, lai līgumu noslēgtu, nekāda papildus maksa par noslēgšanu nav, tas ir pēc faktiskā. Ja, teiksim, piedziņai tas ir komisijas procents, tad juridiskajiem ir atsevišķi kaut kāds X rēķins, par kuru mēs vienojamies tajā brīdī, ja ir nepieciešamība. Piemēram, tu man zvani un saki, man vajag līgumu, es strādāšu, nezinu, man vajag jaunu darba līgumu izstrādāt. Es eju pie jurista, kurš mums specializējas darba tiesībās, noskaidroju visādus momentus, kas ir vajadzīgi, teiksim, no tevis kā no klienta. Tu man atsūti šo informāciju, es tev saskaņoju ar tevi izmaksas. Ja tev tas ir apmierinoši, mēs daram. Teiksim, pāris dienu laikā tu saņem līgumu. Tā kā viss tas tiek atsevišķi skaņots, un pagaidām tas nav tāds ar kaut kādu mēnešu maksu pasākums. Lieliski, vienkārši lieliski. Es steidzos pirms noslēgt līgumu pilnīgi nopietni, jā. Jo man tas tiešām arī ļoti, ļoti aktuāli. Es domāju, ka daudzām solo uzņēmējām un solo uzņēmējiem arī tai skaitā bez šaubām lieliem uzņēmējiem, protams, bet arī mums šiem te Bet arī lielajiem, jo mums ir tā, ka mums ir, teiksim, lielāka uzņēmuma, kuriem ir pat sava juridiskā nodaļa. Bet arī šeit ir jāsaprot moments, ka jebkurš jurists, viņš principā strādā kaut kādā nozarē. Un, teiksim, mūsu tā nozara ir pietiekoši specifiska, lai tas jurists nezinātu tos procesus un to, kā labāk rīkoties konkrēti, ja tam uzņēmumam ir parādnieks. Ja? Viņš ir varbūt vispārīgi vai arī kādā citā nozarē specializēs, jo šī parādu atgūšana, viņa ir ļoti specifisks un šaurs virziens. Un, mums pretī pat ļoti bieži tā, ka ir tas stereotips, ka, ja kādam pretī ir advokāts, tad tagad viss juristi ir slikti un noteikti advokāts šo procesu uzvarēs, bet patiesībā ir reizēm pat otrādāk. Jo jurists ir iedziļinājies šajā specifiskajā nozarē, viņš tiešām ir eksperts jau šo gadu garumā, savukārt advokāts, viņš ir vispārīgi, daudz kur darbojās, viņš nianses nezina. Un mēs pat reizēm nopriecājamies, ja mums otrā pusē ir advokāts, jo tas mums reizēm pat nāk par labu. Ok, super. Saki, lūdzu, tātad, vai ir kaut kādas vēl izmaksas, ar ko, piemēram, man kā klientam atnācu pie tevis, man 10 000 parāds no kāda, tātad skaidrs, ka šis te procents no atgūstamās summas, vai ir vēl kaut kādas izmaksas, ar kurām man būtu jārēķinās? Izmaksas ir atkarīgas tajā brīdī, ja mēs saprotam to, ka labprātīgi parādnieks nemaksās šo parādu. Ja viņš nemaksās šo parādu, tad mēs izskatām jau juridiskos procesus. Nekur tālu nav jāiet, mums ir juridiskais birojs, kur sēž juristi, kuri ar to nodarbojās. Mēs izskatot situāciju, zinot, kā viņš ar mums ir komunicējis, kādi ir tie argumenti, ko viņš, teiksim, mums ir devis pretī, kāpēc, piemēram, viņš nemaksās. Mēs dodam, teiksim, piedāvājumu tam, kā mēs redzam caur tiesu šo procesu. Protams, ar izcenojumu, jo skaidrs, ka juristi ir tās personas, kuras mums pašiem, teiksim, prasa priekšapmaksu, jo, teiksim, viņi pēc fakta viņi aiziet uz tiesu, ir kaut kāds rēķins, un arī, lai iesniegtu prasību tiesā, ir jāmaksā valsts nodeva. Tas arī ir tāds maksājums, kas ir uzreiz, bet mēs mēģinam tajā momentā, ja mēs saprotam to, ka ir jāiet uz šo tiesas procesu, aizsūtīt klientam detalizētu piedāvājumu, kur ir minētas gan sākotnējās izmaksas, gan procesa laikā esošās izmaksas, gan izmaksas, kas tur potenciāli varētu rasties. Tā kā, tā bilde ir, tālāk jau mēs skatāmies, vai to ir vērts darīt, jo citreiz tās summas ir mazas un tiesas procesi ir dārgi un potenciālās izmaksas arī tur kopā var sastādīt diezgan lielu summu un tur jau ir jāskatās. Bet klienti, principā, mums Latvijā ir diezgan tādi principiāli, viņi reizēm to procesu grib uzsākt pat situācijās, kur parāds ir pār 100 eiro. Man laikam ir bijis 70 eiro parāds, un klients saka, jā, es gribu tiesāties, un vienalga, cik tas maksās, bet daram, ejam. Principam mēs pretī nevaram stāvēt. Mēs varam brīdināt par to, ka nav rentabli, bet, ja tā lieta ir principā un goda jautājums, tad, kā man viens klients teica, sniedzam viņu tiesā, jo es gribu, lai Ziemassvētkos paskartas vietā viņš saņem tiesas pavēsti. Wow, ko mēs šādiem principiem varam? Skarbi, un tad ir daudz tādu? Vispār jā. Wow. Vispār jā. Wow. Un kādi parasti ir tie strīdus gadījumi, kur šādā veidā iziet pilnīgi uz principu? Parasti tas ir par to, ka pakalpojums nav sniegts kvalitatīvi. Reizēm ir samaksāts atkal kaut kāds avans, otra puse izliekas beigta, neko nav izdarījusi pretī. Un klientam, citreiz, viss ir atkarīgs no paša parādnieka. Ja viņš savā, teiksim, otrā pusē esot iziet uz kontaktu, mēģina risināt un var redzēt, ka tiešām viņam ir grūti, parasti šādi principi neieslēdzas. Bet tad, kad ir būvniecība, kur viss ir bijis izdarīts super labi, klients, principā, kā mazais apakšnieks, viņš ir ņēmis komandu, darījis darbus pa lielām summām, par savu naudu vēl, teiksim, pircis materiālus, un tagad beigās kāds pasaka to, ka tev nav parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, es nemaksāšu.
Bet mutiski viņš bija teicis, man nav neviena uz vietas, nevaru parakstīt tev aktu, parakstīšu, atsūtīšu kaut ko. Nu, tur ieslēdzas tie principi jautājumi, kad mēs arī paši saprotam klientus. Nu, liela summa tam klientam reizēm pašam jau tā darbība iesaldējas, jo viņš nevar izmaksāt naudas. Un ir pat bijušas situācijas, kad uzņēmums aizveras ciet, jo viņš nav saņēmis lielu naudu. Tad es saprotu, ka ja kāds vēlās būvniecības biznesu, tad lūdzu no sākuma ejiet pie Verdikta, lai jums palīdz visu sakārtot pareizi, juridiski. Īstenībā, lai arī pabrīdina, kuros momentos tu vari pieļaut, ka tev kaut ko neparaksta, kuros tu nevari. Jo es domāju, ka šie lielie būvuzņēmumi diezgan praksē rīkojas tā, kā rīkojas, jā? Un tad šiem mazajiem tomēr ir jāzina tie atslēgas momenti, kurus viņi drīkst vai nedrīkst pieļaut, vai ne? Tieši tā, jo tajā brīdī, kad tu sāc to savu uzņēmēju darbību, tev jau šķiet, ka viss ir skaisti. Tu tagad grābi pirmo objektu, kuru tu vari pagrābt, un tagad esi priecīgs, ka tu viņu dabūji, strādā par saviem līdzekļiem, ņem cilvēkus, un tad, kad tu pirmo reizi nonāc pie situācijas, ka tev pretī ir kaut kāds lielais uzņēmums, kurš nemaksā naudu, un tu saproti to, ka viss, ko man te darīt, un tad es uzkāpu uz tā grābekļa, un tad jau tu gan zvani katru reizi Verdiktam vai kādam citam konsultējies, bet mēs no savas puses, iesakam, jebkurā gadījumā, gan pirms savas darbības sākšanas, gan arī, ja tu esi, teiksim, uzņēmējs, kurš ir sācis, bet esi tādā starta posmā, atnāk pie jurista, parunāties, izrunāt par to, kādi ir līgumi vispār būvniecībā, jo tā ir nozare, kur tie līgumi ir vishaotiskākie. Jo visbiežāk, teiksim, apakšnieks nav tas, kurš sagatavo līgumu, viņš ir tā puse, kura paraksta līgumu, un visbiežāk pat neizlasot. Jo tie līgumi ir gari, nesaprotami, un klients jau nav jurists. Viņš grib to darbu, un viņš paraksta visu, ko viņam dod. Un tad, kad jau mēs to situāciju risinam, mēs redzam, ka tas līgums ir samudžināts tik ļoti, ka klientam tur pat nav variantu. Pat ja viņš visu izdarītu lieliski, tāpat tās beigās viņam kaut kāds līgumsots ir jāmaksā. Tā kā, jebkurā gadījumā pirms tu paraksti jebkuru līgumu, it sevišķi tu pats neizproti pēc būtības, teiksim, kaut kādas tās juridiskās lietas, mēs iesakam samaksāt tur to simbolisko maksu par konsultāciju un atnāk pie jurista parunāties, saprast, uz ko tu vispār paraksties. Jo tā sekas jau pēc tam tev var izmaksāt ļoti dārgi. Vau, jā, šis arī ir brīnišķīgi. Tātad pie jums var arī pārbaudīt sadarbības līgumu precizitāti un vispār. Daudzi to arī dara, regulāri klienti to principā dara vienmēr. Jauni klienti, tad, kad tev ir pirmā tā situācija, ka tu esi apbēdināts un kaut ko nesaņēmis vai no tevis kaut ko prasa, un tad tu aizdomājies, ka tomēr ir vērts labāk. Un piemēram, piemēram, ir jauns uzņēmums, viņi tagad ir sakārtoši kaut kādas juridiskās lietas, vai var atnākt arī pie jums uz konsultāciju, lai jūs iziet tādam auditam, caur un paskatīties, vai juridiski viss ir sakārtots? Protams, pareizi. Par to mēs varam vienoties, bet te ir jāsaprot, mums tie juristi ir pa nozarēm, teiksim, un kurš tad jurists ir nepieciešams, jo viens jurists noteikti neatbildēs gan par darba tiesībām, gan par, teiksim, kaut kādiem būvniecības līgumiem. Mums ir spēcīgs jurists, kurš tieši būvniecības lietās orientējas, kurš, teiksim, palīdzēs tur izskatīt tos tipiskākos zemūdens akmeņus, un mums ir jurists, kurš specializējas darba tiesībās. Tā kā tas nav viens un tas pats, tur ir jāskatās, kā to var apvienot, bet noteikti to var darīt. Un mēs pat varbūt norādam, teiksim, tos momentus, kur to labāk darīt, kam pievērst uzmanību. Tāpat arī, teiksim, tajā brīdī, ja tas uzņēmums vēl pat nav radies, mums ir attiecīgi speciālists, kurš nodarbojas ar uzņēmumu reģistrāciju, izmaiņu veikšanu. Tā kā, mēs palīdzam jau pat tajā pašā starta posmā. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Tas ir superīgi, jo cilvēks, viņš nevar pārzināt visu, vai ne? Viņam arī nevajag to darīt, jo tas nav viņa lauciņš, lai viņš dara to, kas viņam sanāk. Mēs savukārt viņam palīdzēsim tur, kur mēs esam spēcīgi un tas stereotips, ka kaut kas tur ir ļoti dārgi, tā tas nav. Mēs, protams, neesam lētākie Latvijā, bet mēs arī neesam dārgākie. Mēs sevi pozicionējam kā uzņēmumu, kur ir profesionāli, un, ja tu gribi lēti, tu vari atrast, teiksim, vai izdarīt pats, atrast internetā, atrast pie studenta, bet praksa rāda, ka beigās tāpatās pārmaksās, jo tās kļūdas jau izlabot maksā krietni dārgāk. Deleģēsim lietas profesionāļiem un darīsim to, ko mums ir pašiem jādara, Būvēsim, taisīsim, sniegsim pakalpojumus, bet tās lietas profesionāļiem. Nelli, manuprāt, mēs esam izrunājušas gandrīz visu. Varbūt ir kaut kas vēl, ko tu vēlētos pieminēt, kas būtu svarīgi mūsu klausītājiem, kuri varbūt izskata šādi iespēju. Es domāju, ka šodien daudzi par to padomās. Tiešām man prātā nenāca, ka šis pakalpojumu klāsts ir tik liels. Pakalpojumu klāsts ir liels, un tas, ko, teiksim, es varbūt uzsvēršu un nedaudz ieskicēšu, teiksim,
ko jau stāstīju, tas, ka mēs esam arī kā juridiskais birojs, kurš sniedz juridiskus pakalpojumus, tur līguma sagatavošana, pārbaude, uzņēmuma reģistrācija, teiksim, konsultācijas specifiskos jautājumos. Tas ir mūsu lauciņš, kur mēs esam spēcīgi. Principā pat fizisku personu maksātnespēju lietas, kas arī šobrīd ir diezgan aktuāli, bet, ja tā skatās, teiksim, fiziska persona, kur ir nonākusi finansiālās grūtībās, viņa nevar norēķināties. Attiecīgi mums ir jurists, kurš viņai var palīdzēt, ieteikt, kā pa soļiem teiksim, iesniegt sev fiziskas personas maksātnespēju un to jautājumu sakārtot līdz galam. Bet tas ir vairāk par juridisko. Vēl mums ir jauns projekts, kurš pēdējos 2 gadus mums ir, mēs ar viņu lepojamies, viņš mums ir tāds kaut kāds varētu teikt, jaunlolojums, un Latvijā esam pirmie, kas kaut ko tādu ir ieviesuši, un projekts saucās Kolekta. Diemžēl kolēģis šodien nav pats uz vietas, būtu izstāstījis plašāk, bet projekts viņš iet roku rokā ar parādu piedziņu, parādu atgūšanu, ar ko nodarbojas Verdikts, bet tā ir tāda stadija, kas ir pirms parādu piedziņas. Respektīvi, mēs viņu iekšēnē saucam par tādu soft collection. Ko tas nozīmē? Mēs tikko runājām par brīdi, kas ir jādara uzņēmējiem, lai izvairītos no tādas situācijas, ka tas parāds rodas. Kolekta, tas ir palīgi instruments, sistēma, kas ir tāds līdzeklis uzņēmumam, kurš tikko ir sācis strādāt vai jau strādā gadiem, un kuram pašam iekšienē šis te jautājums sagādā, teiksim, diezgan lielu problēmu un sāpi, jo reizēm pat vairāki cilvēki to dara, vai pats valdes loceklis, grāmatvedis, visi kopā iespējams, ja? Tas ir tāds rēķinu apmaksas monitorings, administrēšana, ko parasti uzņēmums iekšēnē dara, pirms lieta nonāk pie mums. Tā ir tāda stadija, kas iet aptuveni šīs 60 dienas, kas ir tas cikls un tā sarkanā robeža, par ko es minēju iepriekš, un to parasti uzņēmums dara pats. Bet šobrīd mēs lepojamies ar to, ka mēs varam piedāvāt to, ka uzņēmums, izmantojot mūsu sistēmu, var, teiksim, atvieglot sev šo visu. Ļoti bieži to uzņēmumi ir darījuši ar grāmatvedību programmu palīdzību, bet mums ir unikāls produkts, tas, ka ne tikai mēs atgādinam šiem te klientiem par rēķinu apmaksas kavējumu, bet arī veicam šo te apzvanu. Un kur ir tā būtiska atšķirība? Tas, ka, ja Verdikts jau zvana kā parādu atgūšanas speciālists, juridiskais birojs, kurš aicina tevi sakārtot saistības, tad Kolekta, tas ir kā palīgs pašam uzņēmumam, kas uzņēmuma vārdā izsūt šos atgādinājumus pietiekoši regulāri, gan arī veic apzvanu, un tas arī nav Verdikts, kas tur tagad piedzina parādus, bet drīzāk kā tāds neatlaidīgs grāmatvedis mēģina vienoties par apmaksu. Un tas mērķis šim visam pasākumam projektam ir tāds, lai uzņēmumam absolūti nav jādomā par to, kas notiks ar viņa izrakstīto rēķinu. Viņa uzdevums ir izrakstīt šo rēķinu, vienoties par pakalpojumu, sniegt šo pakalpojumu vai izsniegt preci. Savukārt, Kolektas mērķis ir panākt to, lai šis te rēķins tiktu apmaksāts 30 dienās, kas ir tas optimālais cikls, kura laikā teorētiski grāmatvedē vai kādam citam uzņēmumā būtu jāvienojas par apmaksu. Un tad, šis te produkts mums gan iet ar abonēšanas maksu, bet, ja mēs skatāmies no tāda viedokļa, teiksim, piedziņā mums ir procents, tur mums ir attiecīgi abonēšanas maksa, tā abonēšanas maksa noteikti būs reizes 5 mazāka, kā turēt štatā darbinieku, maksāt par viņu nodokļus, kas to visu dara. Un šeit atkal ir otrs jautājums, ka tie ir profesionāļi, kas to dara. Viņi, teiksim, atgādina pietiekoši regulāri. Tu saskaņo šos te brīdinājumus atbilstoši tam, kāds ir tavs uzņēmuma raksturs, lai tu nav kaut kas pārāk skarbi, ja? Tu izmanto uzņēmuma logotipu. Tev pašam ir iespēja, teiksim, pieslēgties tai programmai, lai tu vērotu, kas notiek ar teviem parādniekiem. Nu, un rezultātā, teiksim, paliek kaut kādi 2%, kas nav samaksājuši, pieņemsim, ja? Nu, tad tie jau mēs piedāvājam pieslēgt Verdikts. Īstajā brīdī, kas ir, pieņemsim, pēc tā cikla, kas paiet. Absolūti unikāla lieta. Es esmu šo te jaunievedumu frīks. Visas šīs te programmatūras, mākslīgais intelekts. Es noteikti domāju, ka tur arī stāv blakām mākslīgais intelekts. Visas šīs programmatūras, kuras atvieglo uzņēmēju ikdienu, jo, teiksim, manā uzņēmējdarbībā šobrīd tas varbūt nebūtu tik aktuāli, ja, jo man visur ir tātad šī te priekšapmaksa, bet es atceros tad, kad gadi 5 atpakaļ es darbojos transporta uzņēmumā, ja, nu, tur bija ļoti daudz šo te parādnieku, ja darbs ir sen veikts, tu sen esi samaksājis savam darbiniekam, tu sen esi apmaksājis degvielas rēķinus un tā tālāk, tu esi izdarījis savu darbu, bet rēķina apmaksa nenotiek, ja.
Un vēl jau vairāk tos ir PVN samaksājis, jā, tas, par ko mēs runājam Verdikta sakarā. Un, godīgi sakot, man kā uzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodarbojas ar to, lai es pieskatītu savus darbiniekus, lai es domātu par savu uzņēmumu attīstību, bet milzīgu daļu paņēma šī tieši apzvanīšana, kad jūs man samaksāsiet, kā vienoties vēl. Un es vēl teikšu, laiks tā būtu viena sadaļa, ja? Otra sadaļa, ka tev nav fokus uz svarīgajām lietām kā uzņēmē, bet trešā lieta, ka tas reāli bojā tavu garstāvokli un tavu dienu. Jā, es atceros to kā tādu murgu, godīgi sakot, ja? Un es jau neesmu apmācīta, ja? Vai man arī daudz ir uzņēmēji, kuri arī transportā, viņi jau nav apmācīti šos, tā kā parādniekus mudināt uz apmaksu vai vēl nesošos parādniekus, bet vienkārši tiem, kuriem ir jāveic rēķina apmaksa. Tā kā, manuprāt, tas ir absolūti kaut kas unikāls, un es saprotu, ka tas ir tā kā automatizēts process, kur es kā uzņēmējs saskaņoju tātad tekstu, kas tiks izsūtīts e-pastos vai telefons vai vienalga, jā. Plus, ja tas nenotiek kaut kādā mirklī, kam jūs paši vai programma seko līdzi, tātad ir cilvēks no kolektas, kurš piezvana. Man vispār tur nav jāiesaistās. Es pareizi saprotu. Jūsu uzdevums, teiksim, tavs uzdevums kā klienta uzdevums, pieņemsim, ja, ir izrakstīt rēķinu. Tālāk jau grāmatvedība mums nodod šo sarakstu, kur attiecīgi ir šie klienti. Viņi ievedās automātiski mūsu sistēmā. Pirms mēs, teiksim, pieslēdzam to sistēmu, tev kā uzņēmējiem, mēs saskaņojam, teiksim, vienmēr klienti iedalās kaut kādās kategorijās. Ir tie jaunie klienti, ir kaut kādi ilgadīgie klienti, un, protams, tā pieeja viņa nevar būt visiem pilnīgi vienāda. Mēs, teiksim, to visu saslīpējam, izstrādājam šos šablonus, pēc kuriem, teiksim, šie atgādinājumi tiek sūtīti. Citreiz klients pat vēlas, lai šis atgādinājums tiek nosūtīts pirms apmaksas termiņa. Teiksim, respektīvi, viņš tuvojas, un līdzīgi tā kā, man liekas, bita reizēm sūta, jums tuvojas apmaksas termiņš, jā. Lūdzu samaksāt šo rēķinu, teiksim, cerams, ka viss ir saņemts foršu dienu, jā. Līdzīgi arī šajā gadījumā mēs varam izsūtīt jau pirms tam, lai tas klients to naudu pēc iespējas ātrāk saņemtu. Un brīdinājumi tiešām tiek izsūtīti klienta vārdā, viņi pēc satura ir tik, tādi vienkārši un saprotami otrā pusē klientam, ka tur nav kaut kāda asociācija ar to, ka tas ir no parādu piedziņas vai tas ir saistīts ar to. Un to regularitāti mēs arī, teiksim, pielāgojam atbilstoši situācijai, un tad, teiksim, ja mēs jūtam, ka 2 nedēļu laikā sistēma rāda, ka vēl joprojām ir kāvēts rēķins, mūsu kolektas, teiksim, darbinieks uzvana konkrēti šim te klientam un mēģina saprast, kas par lietu, vai viņš nav saņēmis rēķinu, vai attiecīgi kaut kas ir pārprasts, kaut kas nav bijis labi, ja? Viņš noskaidro situāciju, līdzīgi tā kā iekšienē, teiksim, grāmatvedis būtu zvanījis un nodot ievada sistēmā, kur jebkurā laikā valdes loceklis 24/7 var pieslēgties, paskatīties, kādi tad ir tie komentāri, ko tas cilvēks uzņēmums otrā pusē saka un domā, kāpēc viņš nav samaksājis rēķinu. Citreiz tur, teiksim, vajag nosūtīt atkārtot. Un tad to grāmatvedību, teiksim, pieslēdzās nosūt atkārtot. Bet, tu redzi tīri īsumā informāciju, kas ir darīts, kas ir teikts no otras puses. Un mūsu statistika rāda, es pati sākumā biju diezgan skeptiska uz šo produktu, bet tad, kad es redzēju to statistikas datus, ka uzņēmumiem, kas principā, vairāk vai mazāk, tas ir tādiem, kuriem ir liels skaits izrakstīto rēķinu, ja, teiksim, liels skaits klientu, viņiem tie dati, teiksim, tam parādnieku tas līmenis, viņš tik ļoti krītās, respektīvi, tu izraksti rēķinu, vidēji pēc 30 dienām, tev atpakaļ nāk kaut kādi 50–70%. Tie 30 kaut kur paliek, viņi tur pavelkās ilgāk, un ja tu vēlies to savu naudu saņemt atpakaļ, un nekreditēt citus, ja, un, teiksim, rīkoties pats ar viņu, tad tas ir lielisks instruments, kā panākt, ka tev, tajā noteiktajā ciklā, kas, piemēram, tās 30 dienas, tu principā saņem, puslīdz, varētu teikt, kaut kādus 98% no tiem izrakstītiem rēķiniem. Un otrā pusē neviens nebūs apvainojies, jo nav jau pieslēgta parādu piedziņa, tas viss ir, teiksim, iekšējā sistēma. Tas pat liecina, tā ir tāda vizīte, ka tu uzņēmumi, ka tev ir sakārtoti tie procesi. Tev kāds ir, kas par to rūpējās, un tur nav par ko apvainoties. Neviens jau tev nav teicis, ka sniegs tiesā vai kaut ko ar tevi darīs. Tu vienkārši intensīvi seko līdz tām apmaksām un manuprāt, šis ir absolūti unikāls produkts, kuram ir vienkārši, par kuru ir jāuzina visai Latvijai un ne tikai. Tiešām absolūti unikāls, jo tas atvieglo
superīgi darbu un mieru uzņēmēji, vai ne? Un kā tu pareizi teici, pretī uzņēmējiem vai sadarbības partnerim, kur tu sadarbojies, viņš redz, ka tu esi nopietns uzņēmējs, kurš seko līdzi saviem procesiem, jā, un es zinu, jā, Bīta, kā tu minēji, Elektrum, manuprāt, arī sūta šīs ļoti foršas, tāpat, hei, varbūt tu esi piemirsis, jo, piemēram, man, kad es kavēju reit, ir vienkārši tāpēc, ka esmu aizmirsus, vai es viņus palaidu garām, absolūti ļaunprātīgi nedomājot, viņi neapmaksāt. Un es pat vienmēr domāju, cik forši, ka man ir šis te atgādinājums, vai ne? Un kuri tad ir tās nozares pārstāvi, kuri visbiežāk ir kolektas klienti? Ja visbiežāk verdikts klienti ir būvniecības nozares pārstāvi, jo tiem vistrakāk ar to maksāšanu iet, tad kolektē savukārt ir vairumtirdzniecības nozare, transports, jo tur ir liels skaits izrakstīto rēķinu. Parasti reti, kad uzņēmumā ir tāda nodaļa, kas spētu to visu apkopot, jo tie rēķini mēdz būt mazi, citreiz pat 10 eiro. Un grāmatvede skatās, kuram zvanīt, kurš ir svarīgāks, kur ir summa lielāka, kaut kam viņa uzzvana, paspēja, kaut kam viņa neuzzvana, un tad kaut kāda daļa sakārtojās, kaut kāda nē. Šeit tā sistēma paredz to, ka nav svarīgi, vai, teiksim, tev ir 5 eiro rēķins vai 50 000, sistēma nokops pilnīgi visus. Un tur var būt vairāki tūkstoši tev te izrakstītie rēķini. Tā kā, visbiežāk izmanto lieli vairumtirdzniecības uzņēmumi, transporta uzņēmumi, bankas, kas, teiksim, kuriem tas apjoms ir pietiekoši liels, un tas resurs atkal, viņi izrēķina to, ka viņiem ir neizdevīgi ņemt tik daudz darbiniekus, jo to pat viens nevar īsti izdarīt. Un, teiksim, attiecīgi citos uzņēmumos to dara menedžeri paši. Ja, teiksim, viņš ir izrakstījis rēķinu, viņš ir atbildīgs par to, lai tā apmaksa notiek. Tas arī ir tāda, teiksim, papildus pienākums, kas traucē pārdošanai, jo tu jau esi, teiksim, varbūt uzņēmumā kā pārdošanas speciālists, kuram vajadzētu izrakstīt jaunus rēķinus, bet tu tur vēl pusdienu karo ar tiem vecajiem. Ja. Šeit, teiksim, tu noslēdz līgumu, attiecīgi, tev par to nav jādomā. Tu redzi, ka ir izrakstīts rēķins, tu viņu nodod kolektai, kolekta parūpēsies, lai tā nauda būtu atpakaļ. Un ja viņa nav tajā nelielajā procentu gadījumā, tad automātiski tiek piedāvāts to lietu sniegt verdiktam. Un tu principā kā uzņēmums nepalaidīsi garām kaut kādus termiņus, tev nebūs pēc tam, ko sev pārnest, jo tu būsi izdarījis visu to savu mājas darbu, lai to naudu atgūtu. Un neviens nav apvainojies. Un tu, kā saka, arī esi ieguvējis, jo tev nevajag lieku darbspēku, kurš tev dara kaut ko citu ārpus tev pamatbiznesa. Jā, jo te atkal ieslēdzas tas, pareizi kā tu teici, jāsadala savi resursi, tev ir jānodarbojas ar to, ko tev ir jāpiesaista klienti, tev ir jāslēdz kvalitatīvas savus pakalpojumus, servis, nevis jānodarbojas ar šīm te otršķirīgajām lietām, ar ko tu dari aiz muguras. Un es vienmēr arī saku, ļoti daudz šobrīd arī savos sociālajos tīklos par to, ka apmēram 5 gadu laikā ļoti daudzas profesijas izzudīs. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, tas, piemēram, Latvijas nodokļu sloks, kas ir par vienu darbinieku, ir vienkārši anormāls. Ja? Un kāpēc darīt cilvēkam to, ko var izdarīt mākslīgais intelekts, šīs te programmatūras, ja? Un kā tu minēji par salīdzinoši pavisam nelielām izmaksām. Jā. Vai tu varētu lūdzu precēt? Es saprotu, ka šīs te programmatūras izmantošana plus iekšā ir tas cilvēks, kurš arī zvana nepieciešamības gadījumā. Ar kādu summu uzņēmumam jārēķinās? Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz klienti tev ir uz šo te pēcapmaksu, kurus tu vēlies pieslēgt kolektē. Pieņemsim, tu esi uzņēmums, transporta uzņēmums, kuram ir vidēji mēnesī izrakstīti, pieņemsim, 150 klientiem rēķini. Ja? Tā izmaksa, ar ko tev būtu jārēķinās, varētu būt kaut kādi 350, iespējams, eiro mēnesī. Un tas nav, ka tev ir jāņem kā minimums tur darbinieks, jāmaksā par viņu nodokļi, attiecīgi jārēķinās ar to, ka viņš kaut kad slimos, ka viņš kaut kad būs atvaļinājumā. Šeit tev šī sistēma, respektīvi šis līgums nodrošina to, ka tu samaksā cietu maksu, kuri vismaz 3 reizes būs mazāk kā ņemt to darba spēku, un viņi tev izdarīs visu to, ko tev vajag izdarīt. Noteiktā dienā nosūtīs, attiecīgi noteiktā dienā uzvanīs, tu saņemsi informāciju, tev būs. Un to arī vēlāk varēsi pats paanalizēt kā uzņēmums, kā tev mainās tā dinamika tiem klientiem, cik tev viņi ātri maksā, jo tā ir tāda maksāšanas kultūra, kur mums Latvijā šobrīd ir tāda, jāsaka, bēdīga, ja, un klientiem patīk kavēt, viņiem patīk kaut kur pakreditēties un kaut ko pavilkt garumā, un, ja tu esi uzņēmumā šo visu sakārtojis, tad principā viņi saprot, ka ar tevi tā tas neizies krastā, un viņi vienkārši ir spiesti samaksāt tajā termiņā. Super. Saki, lūdzu, vai jūs strādājat arī ar ārvalstu uzņēmumiem? Protams.
Arī kolektas ietveros? Jā, gan verdikts, gan kolekta. Mēs strādājam, teiksim, arī ar ārzemju uzņēmumiem. Līdzīgi kolekta iziet cauri to pašu ciklu. Tur šie paši brīdinājumi, viņi, teiksim, ir angļu valodā tajā gadījumā, bet pēc tam, kad tā lieta nonāk pie verdikta, attiecīgi mums ir sadarbības partneri, kas mums palīdz nodrošināt šo te piedziņu krietni, teiksim, tādu efektīgāku, jo viens ir, kad mēs jau tur zvanām, iespējams, kādā tur Norvēģijā, ja? Otrs, kad jau, teiksim, partneri pie šī klienta vēršas, viņiem tā sajūta un nopietnība ir pavisam cita. Viņi saprot, ka tas ir tepat tuvu un ka tās sekas kaut kāds var iestāties. Bet tad, kad tas klients tur zvana, visbiežāk ir necelšana, ignorēšana, un, jo viņi domā, ka droši vien līdz manī neviens netiks, ceļš, ja tā summa nav liela. Bet, jā. Strādājam principā pa visu Eiropu. Lietuvā, Igaunijā mums ir tādi jau nopietni partneri, ar kuriem mēs strādājam jau vairāk kā 13 gadus, un advokātu biroji, kuri dodas uz tiesu, pārstāv, veic izmaiņas uzņēmuma reģistrā. Principā plaša spektra tādu piedāvājumu sniedz. Savukārt pārējā Eiropā tur jau katrs partneris pēc kaut kādiem saviem nosacījumiem strādā, bet vienkopus viņi mums ir, līdz ar ko nezūd tas moments, ka tev ir sava kontaktpersona, ja, teiksim, kura vienmēr tev ir sasniedzama, tev ir situācija tur kaut kurā X valstī, tu zvani, mēs izstāstam, iespējams tas procents kaut kur ir lielāks, ja tas ir, teiksim, tālāk no Latvijas, bet jebkurā gadījumā princips tāds pats, tu saņem regulāri atskaiti par to, kas notiek, un tu, kā saka, tikai sēdi un darbojies ar savām lietām, un jā, seko līdzi tam visam. Jā, lieliski. Un saki, piemēram, cik es zinu, diezgan izplatīta prakse, tas gan jau gan par gan kolektas pusē, gan verdikta pusē, vienkārši, lai interesantāk arī būtu. Diezgan daudz es redzu, ka negribot apmaksāt parādsaistības, tiek šī maksātnespēja noteikta. Gan fiziskām īstenībā, arī pēdējā laikā, cik es dzirdu, teiksim, no sava grāmatvedības biroja, gan arī juridiskām personām. Saki, lūdzu, vai tā tavuprāt ir? Tas, ko tu redzi, vai tomēr nav nemaz to tik vienkārši izdarīt un nav nemaz tik viegli no tiem parādiem nolikt. Un, teiksim, cik statistiski daudz tas ir? Pēdējos gados statistika ir atkal bēdīga šajā visā, un uzņēmumi aizvien biežāk aiziet uz maksātnespēju, ļoti aktīvi izmanto tiesiskās aizsardzības procesu, bet statistika, tas ir, teiksim, tāds līdzīgi tā kā kolekta ir pirms verdikta, tāpat arī tiesiskā aizsardzība ir iespējams solis pirms maksātnespējas, jo procentuāli to tiesisko aizsardzību pabeiguši un izgājuši un izmaksājuši ir reti kurais. Praktiski, ja mēs redzam, ka ir tiesiskā aizsardzība, 95% gadījumu būs kaut kādā agri vai vēl šī maksātnespēja. Un būvniecībā šobrīd ir diezgan kritiski, jo daudzi lielie uzņēmumi, ar kuriem tiešām agrāk klienti pat lepojās strādāt, viņi šobrīd ir nonākuši tik lielās grūtībās, ka jā, viņi iet uz to tiesisko aizsardzību vai arī rezultātā paņem maksātnespēju. Tas ir salīdzinoši vienkārši izdarāms pasākums, ja, un to var izdarīt gan kreditors pats, ko viņi vilcinās parasti darīt, jo viņiem tur ir ko slēpt, un viņi mēģina pavilkt kaut ko garumā, aiziet no valdes prom. Vai arī to var izdarīt kreditors, teiksim, ja viņš redz, ka ir kāds uzņēmums, kurš nevar izpildīt saistības, kuras pārsniedz maksātnespējas likumā noteikto slieksni. Viņš kā kreditors ir tiesīgs ziņot par šo notikumu tiesai. Tiesa izskatot šo, vai, teiksim, tiešām šī pazīme pastāv, vai nu šo uzņēmumu aizver, vai ir attiecīgi kaut kas mainās, un uzņēmumam ir jāsniedz kaut kāds pamatojums, kāpēc, teiksim, viņš, piemēram, šo saistību nav nokārtojis. Un rezultātā uzņēmums aizveras. Un, jā, pēc laika mēs redzam, atkal viņš parādās biznesa vidē, ir atvēris citu uzņēmumu. Jo tas jau ļoti vienkārši Latvijā. Tas ir ļoti vienkārši izdarāms pasākums, bet iepriecinošā ziņa ir tāda, ka mums ļoti čakli strādā administratori maksātnespējas, un tajā brīdī, kad uzņēmums ir aizvēries ciet, viņam ir pasludināta maksātnespēja, tajā pašā dienā tiek iecelts administrators, kurš jau tālāk, teiksim, pārskata to, cik raiti un cik godīgi ir strādājis šis uzņēmums. Un viņam ir tiesības pārskatīt vairāku mēnešu, teiksim, vecus darījumus, kas ir noticies, kaut kādas naudas izņemšanas, neatgriezti avansi, kaut kādas lietas, ko iespējams varbūt kāds uzņēmējs grib noslēpt. Ja? Un visbiežāk tajā momentā, kad tas administrators sāk meklēt, viņam arī ir ko atrast. Ja? Un viņa funkcija, principā, maksātnespējas procesā ir maksimāli nodzēst šos kreditoru prasījumus, ja? Un ja pastāv kāda iespēja, kur valdes loceklis būtu vainojums, kādēļ šī maksātnespēja radusies, viņš kaut kur to naudu ir pa labi, pa kreisi tērējis, kaut ko tur ļaunprātīgi darījis, ja? Viņam ir tiesības celt prasību tiesā,
un piedzīt kā zaudējums no valdes locekļa. Kā no fiziskas personas. Kā no fiziskas personas, jā. Bet tur ir kaut kādi tikai atsevišķi gadījumi, kad tomēr tiešām var redzēt, ka ļaunprātīgi kāds pēc izņemt, tad tur piemēram skaidrā nauda veikals. Bet ja cilvēks ir izdarījis ja viņam ir vienkārši grūti, respektīvi, pieņems arī pēc Covid, jā, daudziem bija grūti, un, teiksim, ļaunprātība tur nav novērojama, vienkārši, teiksim, uzņēmējiem nav salicies, viņš nav samaksājis, un tad visbiežāk arī to nedara, un vienkārši tas process izbeidzās pēc kaut kāda laika. Bet, mūsdienās aizvien retāk tādi godprātīgi ir palikuši, jo pārsvarā jau tas jau ir tāds schēmots pasākums, kur viņi skatās, nemaksā nodokļus, jā, ļoti daudz. Tiešām, jā. Tiešām daudz, jā. Arī pa nozarēm ir diezgan izteikti, būvniecībā ļoti daudz. Ok. Un tu jau vari redzēt, teiksim, pēc tā paša uzņēmuma. Viņš, teiksim, nemaksā nodokļus. Nodokļu parāds jau dinamiski aug jau ar katru mēnesi, aug kreditoru skaits. Nu, tad jau ir skaidrs, ka apmēram uz ko tas iet. Viņš apzināti kaut kur mēģina to naudu izvilkt ārā, un tad tā sekas jau ir tā maksātnespēja. Un, kā tu minēji, arī fiziskām personām, fiziskas personas arī šos te maksātnespējas pieteikumus tiesā sniedz. Tur gan tas process ir mazliet citādāks, jo fiziska persona nav gluži tā, ka viņa iesniedz maksātnespējas pieteikumu, bet ar to arī viss beidzas. Tur ir tā, ka viņai vēl ir jāveic kaut kādas apmaksas kreditoriem, kaut kādā daļējā apmērā, un, teiksim, šis process viņš neiet tur, teiksim, gadu, bet citreiz pat 2 un 3 gadi, kamēr šis process beidzās, un kaut kādu plus mīnus 1/3 viņš no tiem parādiem izmaksā. Un, ja viņš tur arī ir bijis kaut ko ļaunprātīgs, ņēmis kredītus, neapzinoties risku, norādījis nepatiesos ienākumus vai kā citādāk, teiksim, melojas šiem te kreditoriem, tad ir iespēja kreditoriem iebilst pēc šo te procesu un procesu izbeidz, un tev ir jāmaksā šīs saistības, un diemžēl neko nevar darīt. Tā kā to tu var izmantot, ja tu tiešām esi godīgs cilvēks, kurš, nu, teiksim, uzrādot patiesu informāciju, ir pieņems un saņems kredītu, kaut kas nav sanācis, nav darba īsti, teiksim, tāda, kāds viņš bija agrāk, ja, un tu nevari norēķināties, tad tu šo procesu vari realizēt. Un saki, lūdzu, vai bieži gadījumi ir tad, kad cilvēks izvēlas pamest valsti, lai tātad izbēgtu no šī te parādu jūga sava, ja, vai viņš ir uzņēmējs bijis vai fiziska persona, bet tātad aizdodas kaut kur projām, un līdz kuram mirklim jūs varat palīdzēt, ja viņš arī ir ārpus Latvijas, teiksim, tas ir Eiropas Savienības robežās vai arī kaut kur citur, vai jūs ar to darbojaties, un kāda tur varbūt ir pieredze ar šo te visu? Tur ir jāskatās, teiksim, kas mums ir otrā pusē. Ja tā ir fiziska persona, protams, ka mēs pakaļ viņai neizskriesim, bet, kā jūs minējāt, mums ir partneri, un ja viņam tur ir reģistrēta darba vieta vai deklarēta adrese, mēs attiecīgi jau varam skatīt tādā virzienā, teiksim, kā šo te parādu atgūt. Savukārt juridiskām personām ir tendence nevis kaut kur aizbraukt uz ārzemēm, bet drīzāk atvērt kontu citā valstī, kas šķiet pavisam vienkārši. Atveru Paysaras kontu, strādāju tālāk, neviens man viņu tiesu izpildītājs nenobloķēs un neviens man netiks klāt. Bet, diemžēl, nāksies sarūktināt šos uzņēmējus, jo šobrīd arī Latvijā mums ir iespēja, kā mēs varam vērst šo piedziņu uz, tā skaitā arī Paysaras kontiem, caur sadarbības partneriem, ir tiesu izpildītāji konkrētajā valstī, kur mēs attiecīgi pieņemsim iztiesājot to lietu, sniedzam spriedumu uz izpildu tur. Šajā gadījumā tā būtu Lietuva. Ja? Tā kā, mēs mēģinām arī pilnveidot to savu algoritmu, lai mēģinātu izvairīties no šādām situācijām, kur parādnieki izdomā aizvien jaunas schēmas, kā izvairīties no maksāšanas. Tā kā Paysara tas vairs nav risinājums. Jā, revolūcija arī starp citu. Jā, jo šīs ir tās populārākais, kuras, protams, izmanto arī nereģistrēti pakalpojumi sniedzēji visbiežāk Latvijas republikā. Jā. Man liekas, ka šī saruna bija vienkārši amazing. Es esmu iemīlējusies jūsu pakalpojumā un, kā teikt, esmu gatava pilnīgi būt pārstāvis un vēstnesis, jo, manuprāt, tas nenormāli atvieglo uzņēmēju darbu. Es arī pati darbojos diezgan ar solo uzņēmējiem, kuriem šis ir arī super aktuāli, bez šaubām, jā, un tā ir vēl viena nozara, uz kuru strādāt noteikti arī jums, jo tas atbalsts, ko jūs sniedzat, ir vienkārši wow. Pašai arī jānoslēdz līgums noteikti. Lūk, un varbūt ir vēl kaut kas, ko mēs nepieminējām, jā, jo es šajā jautājumā neesmu kā zivs ūdenī, ja? Varbūt tad neliku, tu vēlētos kaut ko piebilst, bet no manas puses noteikti. Tātad ar jums sazināties var zvanīt, es saprotu.
SIA verdiktu, un ja vajadzēs kolektes pakalpojumus, jūs novirzīsiet, ja vajadzēs uzņēmuma reģistrāciju vai līguma pārskatīšanu, vai, piemēram, ļoti daudziem arī aktuāli ir dažādas programmas lietojumi, mājaslapas, online pakalpojumu sniegšanu un tā tālāk, kuru vajadzētu izskatīt, vai viss ir pareizi un korekti pret klientu, visas šīs arī tātad privātuma politikas un tādas lietas, es saprotu, ka, jo tas arī ir, jā, tur ir jāzina diezgan, jā, šī te visa, tātad, personu datu aizsardzība un visas lietas, vai ne? Tā kā, tad jums var zvanīt uz SIA verdikts. Jā, mums ir sazinoties, teiksim, pa mūsu mājaslapā norādīto kontaktārni, kas mums ir mājaslapa www.verdikts.lv. Tur mums ir norādīta kontakta informācija, bet, teiksim, tajā brīdī jau, kad klients mums ir kā esošs klients, mēs noslēdzam līgumu, jums tiek iedalīta sava kontaktpersona, kura būs vienmēr jums sasniedzama, kas ir arī viens no mūsu, teiksim, es teiktu, gan no verdikts, gan no kolektes pulsiem, ka nekad nebūs tā, ka ir kaut kas jāmeklē vai kaut kur uz kādiem centrāliem tālruņiem jāmeklē, un katru reizi jūs runāsiet ar kaut ko citu. Jums būs persona, kura jums, teiksim, būs kā palīgs un tāds konsultants visos jautājumos. Un tālāk, ja būs nepieciešamība konsultēties padziļinātāk par kādu jautājumu, kā tu teici, izstrādāt privātumu politiku, kādu līgumu, tiks novirzīts, teiksim, konkrēti pie šī jurista, kurš šo darbu izdarīs. Bet sākotnēji, teiksim, pirms vispār, ja tāda sadarbība nav bijusi, es iesaku sazināties, zvanot uz mūsu centrālo tālruni vai rakstot ēpastu. Tā arī visbiežāk mums notiek. Mums mājaslapā arī ir pieteikumu sadaļa, kuru aizpildot klientu menedžeris jau sazināsies ar tevi, kā ar potenciālo klientu, un iepazīsies, izrunāsiet, kas ir tas, ko vajag, kā, teiksim, tā komunikācija ir jānodrošina, jo mēs esam, teiksim, kaut kādā ziņā salīdzinoši mazs, salīdzinoši liels uzņēmums, un mēs spējam klientiem būt diezgan elastīgi. Respektīvi, ja viņiem ir liels uzņēmums un viņiem nepieciešams atskaits konkrētā formā vai konkrētā dienā, vai viņiem ir ērtāk runāt pa telefonu, teiksim, to visu, mēs to visu vienojamies, sarunājam, un tad attiecīgi šis te atskaites formāts paliek. Un tad, ja, teiksim, mums sistēmā ir ieraģistrētas, pirms no tevis kā no uzņēmuma, kādas 5 aktīvas lietas, un tev valdes sēdes ir otrdien, teiksim, rītā, un tu gribi līdz tam datumam, teiksim, līdz tai dienai saņemt atskaiti, tu viņu arī saņems, vienkārši to visu mēs atrunājam. Tā kā sākotnēji caur centrālo mēs sazinamies, un tad jau tālāk būs menedžeris, kurš attiecīgi būs sasniedzams par visiem jautājumiem. Gan, teiksim, zvanot telefoniski, gan ēpastā, gan WhatsAppā, kas šobrīd diezgan ērti, un tā kā tas jau būs tālāk nepieciešams. Brīnišķīgi, tas ir augstas klases servis arī, kura mums Latvijā pietrūkst kritiski. Jā, tad šeit ir uzņēmums, kurš saprot servisu, kurš saprot privāto pieeju un kurš augstu vērtē savu klienta laiku, darbību, un visu pārējo. Tā kā... Jā, jo, teiksim, tas mūsu galvenais mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību. Mēs neesam uzņēmums, kas, teiksim, ir tendēt uz kaut kādu vienas lietas darījumu, kur mēs atgūstam vienu parādu, bet mēs mēģinam to visu pavērst uz ilgtermiņu, jo mēs saprotam to, ka, ja vienreiz tāda situācija radusies, pastāv iespēja, ka arī būs vēlreiz tāda situācija. Tā kā mēs noslēdzam šo te līgumu, mēs vienmēr esam blakus, un, ja kaut kas notiek, mēs sazinamies. Un tā galvenā vērtība, laikam, ir tā apusējā uzticība, kur klients, teiksim, dara savas lietas, viņš uzticās mums, mēs sniedzam šo te padomu nevis no tādas perspektīvas, ka mēs gribam kaut ko nopelnīt, bet gan no tādas, kas būtu labāk konkrētajā situācijā. Mums, principā, visi menedžeri ir ar juridisko izglītību, kas nozīmē to, ka tev jau tā kontaktpersona, kas būs, viņa, principā, tev būs kā jurists, pie kura tu vari griezties, ja kaut kas ir atgadījies, un tālāk jau būs tie juristi, kas padziļināti, teiksim, strādā kaut kādā nozarē. Un, jā. Super. Ne 24/7 mēs esam pieejami, bet darba laika ietverā mēs vienmēr esam pieejami un ļoti labprāt, teiksim, izstāstīsim kaut kādu jautājumu. Brīnišķīgi, Nelī, paldies tev par šo sarunu. Man liekas, viņa ir supervērtīga. Jebkuras nozares uzņēmumam un lielumam un mazumam un tā. Un paldies par to, ko jūs darat. Paldies par to, ka jūs tik tiešām sniedzat šo te atbalsta plecu, kas ir tik nozīmīgs mūsu arī muģakļos juridiskajos Latvijā un grāmatvediskajos, kas ir, jā. Nu, lūk, jā, tā, paldies. Noteikti vērsieties pie SIA verdikts, pie kolektes, absolūti kaut kas unikāls. Es gaidu, ka tas izšausies un visi par to uzzinās. Tā kā paldies par sarunu. Paldies tev. Paldies tev par foršiem jautājumiem, par interesanto sarunu. Tā kā noteikti, ja arī tev vai kādam citam rodas situācijas, kad kāds nemaksā, tad mēs noteikti labprāt kļūsim par uzticamāko partneri parāda atgūšanā. Paldies. Paldies.